Parādīšu jums vēl vienu kontrolas veidu, kas ir ļoti efektīvs un palīdz aizturēt urīnu no plūda klepojot. Šīs metodas būtība ir ievilkt muskuļus pirms klepošanas un aizturēt, tad noklepoties un tikai pēc tam atbrīvot sasprindzinātos muskuļus. Nu, pamēģinām. Saspringzināt mazo iegurni, noturēt, klepot un atslābināt muskuļus. Pamēģināsim vēlreiz. Saspringzināt mazo iegurni, noturēt sasprindzinājumu, noklepoties un atslābināties. Pamēģināsim šo metodi paceļot kaut ko. Centīsimies atrast piemērotu pacelšanas veidu. Pieiesim tuvāk priekšmetam, kas jāpaceļ, tad ielieksimies ceļos, savilksim mazo iegurni, noturēsim un tad, saspringzinot kājas, celsim priekšmetu. Pēc tam vēlreiz jāsasprindzina mazais iegurnis, jānotur saspringzinājums, jāsasprindzina kājas un pēc tam jāatbrīvojas. Pamēģiniet lietot šīs metodas katru dienu un pacentieties saspringzināt muskuļus šķaudot, smejoties, klepojot vai kaut ko ceļot. Tas palīdzēs jums iemācīties pastāvīgi kontrolēt urīnu pūsli.